mums ir neiespējamā love. Un mūsu sauklis ir mīliet. Vienkārši mīliet no visas sirds un visas dzīvi. Tātad mūsu Prezentācija. Jā. Tātad jā. Mīlestība ir atvērta. Mīlestība nemirst. No turienes. Mīlestība ir. Visi ir pazīstami ar metodiju interviju ar surdotulkojumu. Ir kāds, kas nezina ceļrociņu? Ko? Skaidrs, jā, varam nolīst rociņas. Mums būs intervija, un viņa to attēlos, ko mēs runājam. Un pēc jūsu smiekliem, piemēram, viņa parāda kaut kā ļoti smieklīgu kustību. Piemēram, tur ir putniņš, jo jūs baigi sasmējāties par to putniņu, un tagad mums visu laiku ir jāietver savā sarunā tas vārdiņš putniņš, lai jums būtu jautrāk. Un, mēģināsim smējieties. Mokiet viņu. Jā. Tad labvakar, dārgie skatītāji. Šovakar mēs esam sapulcējušies, lai apbrīnotu šo jauno burvīgo pāri. Tad, kā jūs sauc? Manu dārgo sievu sauc Aljona. Manu dārgos vīru sauc Arnis. Man ir jautājums, kur jūs iepazināties? Ja tu esi tāda skaista karaļa meita, tomēr viņš prasts lauķis. Kā jūs iepazināties? Tas bija ļoti dīvaini, bet tas bija jādara, ka tas, ko mēs tiešām nebijām gaidījuši. Es pat nebiju... Kas bija tik negaidīts? Es pat nebiju sagatavojusies. Bija pārsteidzoši. Tas bija ļoti pārsteidzoši un wow! Mēs visi sēdējām pie galda, kā jau kāzās, protams. Protams, visur bija saule, tas viss bija... Mēs bijām nodrošinājušies. Un tad viņš piecēlās. Un tas bija tik negaidīti. Un paņēma kūkas gabalu un man sejā. Visu pa seju. Es nezināju, gabalā sejā. Nezināju, ka tā ir viņa. Un iesmērēja kūkas gabalu viņas sejā. Pirms tam viņa bija smukāka ar kūku. Jāņos, vai tad es nācu ar kūku? Es neatceros. Labi. Un vai tev arī šis šķiet tas interesantākais gadījums, tas ar to kūkas iesmērēt? Tas viņu padarīja skaistu. Tas atcīt. Mēs tā kā bijām, mēs pirms 2 gadiem iepazināmies, protams, un mums bija iespēja pie vīra vecākiem aizbraukt. Viņam bija 72 govis un 83 zirgi un... Jā, un daudz citu zvēru. Un kādēļ jūs ņēmāt to 2 gadi, līdz jūs to nokļuvāt? Jā, viņam bija viss jāsakopš. Jāstāds govis katru dienu, tas ir daudz.